Riktīgie kadri ir atpakaļ jūsu ekrānos. Šodien, kā jau iepriekšējā epizodē minējām, parunāsim par komēdijām. Pirms mēs sākam runāt, atkal atgādinu, mēs esam pieejami Spotify'ā, varat klausīties, gan skatīties mūs tur. Tāpat tās arī izdariet visas tās lietas, kas vienmēr jāizdara. Tur īkšķīts un komentāri. Un atcerieties nodokļu atmaksu arī iesniegt. Ok, tātad filmas, ko mēs šajā pēdējā nedēļā skatījāmies, bija The Death of Stalin, Wild Tales, Freddy Got Fingered un tad mums ir The Nice Guys arī. Yeah, buddy. Tev ir kaut kāds, varbūt tāda viena filma, kas tev no šī četrnieka izcēlās visvairāk, ar kur tu gribi tā karstasinīt pastāstīt mums tagad. Nu, mēs varam sākt ar Freddy Got Fingered. Ok. Nu jā, uz to kaislīgo noti tad. Jā. Manuprāt, ģeniāla filma. Zini, kā, īstenībā jā, tā ir pats svaigākā filma, ko es redzēju. Tad es varu arī atstāstīt mazliet, kas tur notika. Filma tāda, kur tu nevari paredzēt nākamo soli, es teiktu. Jā, tas gan. Ja tev liekas, ka ir pasniegt kaut kāda tā galvenā problēma, par ko būs filma, un tad pēkšņi notiek kaut kas tas, notiek kaut kas šī, tā kā visu laiku mūs tā kā vazā gar degunu, principā. Kas komēdijās tas varbūt ir ierasts tā mazliet ķert uz muļķi visu laiku. Jā. Un šitajā filmā, tas ir katrā kadrā. Tur ir tīrsā. Jau tas, kā viņš sākumā tur tā kā lasa tos komikus, ko tur, un viņš nemaz neskatās, viņš kaut ko tur gaisā, tur eiforijā, tur lasa tos komikus, vai pieņemsim, viņam sensīts, uzdāvina to kabrioletu, viņš tūlīt brauks uz Kaliforniju, un viņš tāds, yes, daddy, I'm gonna make you so proud. Un viņi kaut kādu pusi minūti vienkārši runā par to, cik viņš padarīs savu tētiņu lepnu un tādā garā. Tas viss, var just, ka pirmajās 5 minūtēs jau var just, ka tā filma iet sviestā. Jā, tur ir riktīgi. Un es visu laiku gaidīju, kur ir tas Freddy Got Fingered, kur tas ir, kur tas parādās. Un tad ir tas bračiņš, kurš laikam šajā filmā ir tāds vienīgais normālais tēls, kas ir. I guess, jā. Ģimene visu viņam tur ir tāda kuku, tad viņš aizbrauc uz to izklaides, to industrijas, tas laikam kaut kāds komiks. Kaut kāds arī producentu kompānijā. Tur arī viss kaut kādi širmie ir. Bet jā. Pa lielam filmu jau ir par mākslinieku, kurš meklē sevi, meklē vietu sabiedrībā. Pa lielam tā ideja ir iekšā tur, vai ne? Jā, tā skatās. Jā, tur Čārls grib būt kaut kāds komiks, mākslinieks vai animators, un tad meklē, kā izsisties tajā industrijā. Kas filmas laikā notiek, tas ir crazy, jā. Tas pats sākums jau kur viņš brauc uz Kaliforniju un pēkšņi ierauga zirgu, un sāk dročīt to zirgu, un vienkārši sāk, look, daddy, I'm a farmer! Tur ir tā, ka katru ainu tas režisors ir tas galvenais aktieris arī, viņš ir paņēmis katru ainu un mums ir aina, un kā mēs viņu varam uztaisīt maksimāli izspiest no viņas kaut kādu visdīvaināko sūdu, kas arī it don't make any sense, bet ir funny, bet what the fuck, Man daudzās vietās tāds, what the fuck is going on, un es tāds, ka tie jau ne tā pretīgi paliek, tāds, wow, man nezinu, katru reizi vienkārši jau pauzi jāuzliek, man jāpadomā par to ainu. Tā ir vienkārši, es nezinu, jo tur tas backstories tajā filmā ir interesants arī, jo tas režisors, es tikko skatījos, bet aizmirsu vārdu viņam, Tim Green? Tim Green, jā. Kurš par viņu tas stāsts ir tāds, ka viņš kaut kādos 90. 2000. Vai ne? Viņš bija MTV beigās zvaigzne. Un viņš bija
principā taisīja kaut kāds prank shows, vai ne? Nereāli kaut kāds prank shows, kas tagad, piemēram, kinda populāri YouTube, vai ne? Tur iet uz ielām čakrēt cilvēks. Bet viņš bija, principā, pirmais, kas kaut ko tādu reāli darīja, bet tas bija televīzijā. Un kļuva nereāli populārs, vai ne? Un, man liekas, tas bija 20th Century Fox. Viņi ķipa redz, ir nereāli populārs čalis. Mēs nesaprotam. Bet, ķipa, pohuļ, ņem naudu, vai ne? Kaut kāds 20 miljonus tā filmai iedeva. Vienkārši taisa, vai ne? Mēs to uzticamies. Un tur viņi to kļūdu pieļauj. Viņš tikai kaut kādās intervijās viņš teica, ka viņam bija pilnīgi vienalga kā tā filma. Viņam pat bija tā kā mērķis uztaisīt sūdīgāko filmu, ko var uztaisīt. Jā. Ka viņam vienkārši kaut kādam random čalim iedod 20 miljonus, paši vainīgi, vai ne? Jūs paši uz to parakstījāties. Un, jā, tas ir īstenībā tas, ko es novēroju par to filmu, ka tā kā viņi ir tik sūdīga scenārijā un viss tajā, bet tāds high productions ir, kad beigās arī viņš ķipa fucking kaut kādā tur Sahārā, kaut kādā tuksnesī ir māja viņam ir, un tad viņš tur ir ziloņi, tur ir kruču, viss tur ir. Un viņam helikopters arī bija vienā. Un tāds, kur viņš šitam visam piķi ņēma? Jo te ir tas prikols, ka ja tavs mērķis ir uztaisīt maksimāli sūdīgu filmu, tad tev ir, viņam tas reāli izdevās. Jā. Un tur ir ne tā ģenialitāte kaut kāda, bet tas ir tas kaut kāds apsveicamais tajā visā prikolā, vai ne? Ka tas, ko viņš gribēja, to viņš arī perfekti, man liekas, izdarīja, vai ne? Perfekti. Un, kad tā filma iznāca, viņai protams, tur sūdīgas atsauksmes, viss ir kā var vispār kaut ko šādu rādīt kinoteātrī un tā. Un tagad gadiem ejot, bišķi ir tāds cult following tai filmai, vai ne? Ļoti dažādas tās, ir divas nometnes, vai ne? Viena, kas saka, what the fuck, man ir sūdīga filma, bet ir cita, nē, tur jau tāda ģenialitāte tajā visā ir, vai ne? Ka kaut ko tādu paņemt un uztaisīt, vai ne? Kā tu vispār atradi to filmu? Jo es personīgi, tu par viņu ieminējies, es pirms tam vispār neko nebiju dzirdējis par to filmu. Jā. Nē, ka es strādāju kinītī, ir kaut kāda tur, nezinu, kaut kāda dīvainie influencer seansi, vai ne? Un kad tur influencers iesaka šito filmu, nāca uz šo seansu. Un tad bija Prusaks. Viņš bija bija kaut kāda reklāma, šitā filma, ne? Un tad es redzēju to posteru, Freddy Got Fingered. Un es domāju, gan jau kaut kāda parasta 2000. Gadu komēdija, vai ne? Un es nebiju uz to seansu, bet es kaut kad vienu dienu mājās sēdēju, es domāju, jāpastāst, kas tā ir pa komēdiju, vai ne? Kaut ko bišķi es dzirdēju, sāku skatīties, tāds, what the fuck? Es reāli nesapratu. Bet es pēc tam bišķi palasīju, kas tur notiek par to filmu, kas tas backstories. Jā, makes sense. Makes sense. Ir tie pašā filmā ir kadrs, kur viņam tajā filmā tam Fredijam iedod kaut kādu miljonu, vai ne? Jā. Lai viņš uztaisītu kaut kādu to filmu, vai ne? Jā. Un tad viņš vienkārši paņem tur noīrē helikopteru, uzdāvina kaut kādus diamantus draudzenei. Un tad viņš stāv ar to kaut ko čeku, viņš to māju gribēja, vai ne, aizvest uz Sahāru. Tur tie kaut čaļi, kas būvniecībā strādā. Un viņi saka, nav vērts vienkārši lētāk ir uzbūvēt māju tur Sahārā un šāds. Redz, man ir vēl palikuši 750,000, ņemiet, dariet, ko gribat, vai ne? Un viņš tāds saka tajā filmā, te bija nauda, te vairs nav naudu. Un man liekas, tas tāds labs komentārs par to pašu filmu. Ka viņam ir piķis, un tas varam fuck it, vai ne? Vienkārši daram, ko gribam, vai ne? Tad maz atsaucīt uz to, kas realitātē bija. Jā. Nē. Ja tas arī kaut kāds kadrs, vienkārši viņš sēž, spēlē sintezātoru, tur cīsiņu. Tad would you like some sausage? Tur jau tā lieta, ka tā filma brīžiem ir tāda sajūta, ka viņi ir kaut kādi skeči salīmēti vienā. Vai tas ir kaut kāds, tas varētu būt kaut kāds YouTube mini seriāliņš, vai ne? Un tagad mēs redzam, visas tās epizodes kopā samests. Jā. Tāda bija tā sajūta, jo citreiz bija tās, uz kurien šis viss iet, laikam jau beigās tas viss sasaucās ar to, ka viņš dabūja to miljonu, viņš pierādīja savam sensītim, ka viņš ir var kaut ko sasniegt dzīvē, jā. Tas jā. Tik daudz random momentu. momentu. Tādā ziņā viņš savilkās, bet grūti gāja līdz tām beigām, grūti. Man personīgi šī bija tāda filma, ko es
Nu, es nezinu, man bija kaut kāds tāds moments, vai es gribu to turpināt skatīties. Same. Vai man ir tāds, tā kā, vai būs to vērts iziet šitam cauri? Es arī pat īsti nezinu, vai beigās ir tā vērts. Jā, es nezinu, bet man kaut kas tajā visā, ka tas ir tāds burtisks vidējais pirksts tā kā Hollywoodai, vai ne? No tā režisora puses, tā kā, ka viņam vienalga, vai ne, par tiem, ko domās kritiķi, ko domās skatītāji, ko domās tie, kas viņam naudu iedeva, tā kā pilnīgs tāds fuck you guys, vienkārši, tā kā pašvainīgi, vai ne? Jūs man nolikāt šajā pozīcijā, tagad skatieties. Man liekas, ka tur man tas prikols patīk, es vairāk pati filma, grūti viņu nosaukt par labu, jā. Bet visi cieņi kaut kādos ties momentos, kur tā kā iet līdz galam. Vot jā, par tādu uzdrīkstēšanu. Bet tā ir tāda amerikāņu tāda uzdrīkstēšanās, man liekas. Tas gan, Latvijā tu jāpaiet tik daudz gadiem, lai kaut ko līdzīgu uztaisītu. Un, tā kā uztaisīt un actually, lai kāds to, tā kā izbaudīt, lai kāds to actually skatītos. Jā. Es domāju, ka kaut kādā tā kā tu teici, ir kaut kādi cilvēki, kuriem patīk, kam nepatīk. Amerikā gan jau, ka ir daudz tādu, kas skatos to filmu, un tas ir viņu humors. Arī varētu. Noteikti ir kaut kādi cilvēki, kuriem ir tā kā, šis ir tik smieklīgi. Pirms var tā aina. Es tā kā baigi jau tajā filmā nesmējos, bet vienā vietā, kur es saņirdzos, bija, ka viņš tās dzemdības pieņēma. Viņš bija kinda pretīgs, bet tad, kad viņš sāk to sīko vicināt pa gaisu, es arī tāds, tas tā kā nekad dzīvē es nedomāju, tādu kadru redzēšu. Vienkārši, kā tur bija, viņš tā kā pieņem tās dzemdības, tas sīkais iznāk, neelpo, viņš ar muti pārkož to nabas saiti. Ar to nabas saiti viņa kā, nezinu, vienkārši vicināt tā kā uz riņķi. Ak, Dievs, jā, tā kā. Viņš jau beigās tāds, I saved the life, I'm a hero. Crazy, jā. Kad es visvairāk tā sasmējos, man šeit ir tad, kad viņš ar to savu draudzeni pirmo reizi pie viņas. Jā. Un viņš tāpēc, ka viņi ir ratiņkrēslā. Jā, tas arī ir tā kā vienkārši viens crazy moments patiesībā. Jā, tur kaut kas tajā visā bija tāds. Tā kā tu skaties un tu saproti, cik tas ir tā kā absurdi, ka tajā brīdī ir tāds, ka jāsmējās par to. Tas ir vienīgais, ko tu vari darīt, ir vienkārši paņirkt par to. Čipa bez maz, vai jā. Viņš vienkārši sit viņas kājas, vai nekur nestrādā. Tā kā, tur viss, tā kā jebkura katra aina ir vienkārši tā kā visabsurdākais prikols, ko var izdomāt. Es nezinu, vai tur bija tāds viens normāls dialogs vai normāla aina tajā filmā. Tā kā katra minūte tiek pavadīta vienkārši tādā what the fuck, Man grūti pateikt, vai es varu rekomendēt viņu. Man tā kā, kā citreiz prasās nostīties kaut kā tādu pilnīgāko sūdu, vai, kā, tu esi izsalcis, un tu varētu ēst steiku, tu varētu pasūtīt picu, bet tev šodien prasās riktīgi kaut kāds roltons, tāds riktīgi ar majonēzi. Jā, es saprotu. Kaut ko tādu pretīgu apēst, vai ne? Tad tu vari pastīties Freddy Got Fingered. Tādā veidā es to viņu varu rekomendēt, bet tā... grūti. Jā, tur ir jāsaprot, jā, viņa, prosta, zin kā, tā kā, ja tev ir tāds vakars, ko tu izdomā, varētu kaut komēdiju pastīties, un tu neko par to filmu nezini, un tu domās, tā ir kaut 2000. Gadu komēdija, būs šoks, tas būs šoks, jā. Es vēl viens kadrs, kas man arī saņirdzos, ka viņš to uzvalka, bija otrādi uzvilcis. Okay. Backwards man. I'm a backwards man, I'm a backwards man. Tas, jā. Tur tā kā ir, šitai filmai vismaz ir tas, ka tur ir kaut kāda prikla, kur ļoti daudz var kvotot viņu ar kaut kādā ziņā. Jā. Arī tur viņš bija tajā sandviču rūpnīcā. Vienkārši. Katra aina, vai ne? Noved līdz fucking absurdam, jā. Es viņu rekomendēju tikai tāpēc, ka tas ir tāds tā kā... viņi iet pret sistēmu. Viņi iet pret sistēmu, jā. Tāpēc man tāds. Bet viņi ļoti tādā specifiskā veidā iet pret sistēmu, zini, tā kā tā.
Nu jā, tur mazliet jāzina to aizvēsturi. Pateicoties Kristapam, tagad jūs zināt. Freddy Got Fingered, rekomendācija, question mark. Tur ir tik vilās tāds question mark. Esiet gatavi, ja kāds izdomā viņu nosīties, ko es pat varbūt rekomendēju tagad. Ja man bija tā, kad es ieteicu šo filmu, ja tev nosīties, man tāds... Es atceros, ka viņš tā višķi pasmaidīja. Tas tāds labs pranks. Vispār jūs varat kādam... Ja kādreiz zina, ka ir kaut kāda situācija, kad cilvēki prasa, hei, nezinu, ko varētu nostīties, iesakat šo filmu. Ok. Šo mēs riktīgi iztirzājām. Viņai ir ko tirzāt, jā. Es gribu parunāt man šeit arī par tagad tādu absurdu filmu, bet tādu kvalitatīvu. Man personīgi liekas, ka filma Wild Tales ir ļoti kvalitatīva savā absurdumā no tā fakta, ka viņa no kaut kādas mušas uzpūš zīloni gandrīz katrā ainā. To sauc par antropoloģisko filmu, antropoloģiskais žanrs, kur tā kā ir mazi nesaistīti stāsti salikti vienā filmā. Vienīgais, laikam, kas viņu vieno, ir tas, ka jāķipa no mazas lietas uzpūš kaut kādu zīloni, vai ne? Un tad, nerunāsim par katru to mazo filmiņu, kas tur ir, bet tāds labākais, labākais, bet tāds tā kā, kas vispilgtāk man palika atmiņā, bija tā aina, kur viņi dzenās viens otram pakaļ. Ir tā kā kaut kāda neceļa, kaut kāda tur divas vienīgās mašīnas uz ceļa. Viena ir tāda ļoti nobružājusies, tāda knapi brauc. Otrs kaut kāds auģiks, laikam tas bija tas krutais, riktīgi palido garām. Un tad, tas, kas tajā mazajā mašīnā, viņš tur apvainojās un tad, dzenās viens otram pakaļ. Tad auģiks noplīst. Pa ceļam viņi tur kaut ko tur sadirsās. Auģiks noplīst, viņam riepa paliek puši, un tad tas piebrauc. Un tad viņi tur sāk viens otru tur čakarēt, un beigās jau tas izvēršos tā, ka viņi ap divi ir mašīnā, kas karājās no tilta, un viņa deg. Tas tāds viens mazais stāstiņš. Šis bija interesants, ka viņi tāds ir kaut kādi sīkumi, kas notiek, vai ne? Un to pašu to tēlu dēļ vienkārši to izvēli, tās izvēles, ko viņi veic, vai ne? Tā kā eskalē līdz tam, ka viņi ap divi sadeg kopā un apskāpušies, vai ne? Kad tie policisti tur atbrauc, do you think this crime of passion, vai ne? Ja tur jau bija vairāk momenti, jo tur tas sākās ar to, ka tas biznesmenis tur uzdirž kaut ko tam lauķim, aizbrauc prom, un pēc tam tas lauķis viņu tur panāk, un tad tā kā uzdirž uz tā stīkla. Burtiski. Un tad jau tas čuvaks tā kā ar savu mašīnu nogrūž viņu tur lejā, vai ne? Un viņam ir iespēja aizbraukt prom. Viņš tā kā brauc prom, un pēkšņi uztais 180 un brauc apakaļ un grib notriekt to čalu, vai ne? Un tur jau vienkārši arī kaut kāds tas greed, kas ir, vai, kaut kāds tā kā nevar likties mierā, un tad tikai tāpēc, ka izdomāja, viņam tomēr kaut kā kaut kas vēl jāizdara, vai ne? Viņš tā nevar to atstāt tikai tāpēc, viņam divi nomirst. Viņš vienkārši varēja aizmaukt prom un viss būtu kārtībā. Un tas tāds interesants, jā. Bet šitā filma, nezinu, tur baigi daudz komēdiju nebija. Es biju vairāk ļoti diezgan sarūktināts. Jo katrs tas stāsts, šitais varbūt ne tik ļoti, tur tā kā beigās tā komiski sanāk, ka viņi tā kā tur kopā sadeguši. Bet pirms tas čals, kuram par to parkingu, vai ne? Man bija ļoti žēl viņu. Man bija ļoti žēl, ka viņam reāli neiet. Un viņš tā kā cenšas, bet sistēma vienkārši viņu... Sistēma viņu salauz līdz pēdējam.
Jā, un... Tu esi par tām minoritātēm, ja? par tiem nospiestajiem šajā sabiedrībā. Jā. Es esmu pret sistēmu. Jā. Man patika, visvairāk man patika laikam pat pēdējais stāstīns par tām kāzām. Tur bija komēdija kaut kāda, bet tur bija arī, tas tik forši savilkās man šeit beigās. Tur bija lielākais hauss man šeit tādā ziņā. Bet tur beigās tad viņi tur, izārdās un tur nopsihojās, tur viss jau, tur gandrīz jau sviestā sagājas. Un tad viņi beigās nopisās turpat uz tā galva, kas tur vēl skatās fonā, un filma beidzās. Un man bija tāds, tas bija tāds, tagad man gribās piecelties un aplaudēt. Tas bija tāds labs nobeigums tam visam. Okay. Es biju domājis tādas normāls, ka viņi jau latgaliešu kāzas. Tāds standarts. Ko vēl tādu par to filmu ir izcelt? Viņa nav... angliski, viņi ir kaut kāds kopražojums, tur kaut kāda Argentīna, bet... Likās, ka spāniski laikam. Viņi spāniski tur pārsvarā runājām, tur tā kā... Jā. Un tas vispār netraucē. Tas tā kā, varbūt tas pat piedod, jo tu vienkārši zini to latīņu kultūru, vai ne, to karstasīnīgo, un tu pilnīgi liekas, ir loģiski, kad viņi tādi ir. Jā. Varbūt tāpēc, viņi tur piedzima un tā filma, un līdz ar to viņi klāp aizgāja tālāk. Man vēl arī patīk tas stāsts, kur tā kā, interesanti teikt, bet kur tas dēls notries kaut kādu sievieti, kas ir stāvoklī, vai ne, un aizlaidās. Un tā kā, tur komiski tas, ka tas dēls nāk, es esmu gatavs atzīties, prom, mēs te tā kā negotiations notiek, vai ne, kurš tur dabūs kaut kādu naudu par to, kurš ies cietumā, un tas tā kā ir tā absurdi un komiski, gan jau ir, ka tā sistēma strādā, vai ne, ka tā kā. Man es tādu filmu komentē sistēmu. Jā, tur bija tas redzīgi, tu dabūs $500,000, tu $500,000, tas būs $1,000,000, viņš būs $1,000,000, un tad, un mēģina tā kā tāda korupcijas prikols, tas likās smieklīgi, jā. Un es baigi, es nesmējos, bet tā kā ļoti komiski, tas tāds komisks. Bet tajam atkal stāst viņam, tas tā kā, viņš tāds liekas komisks, vai ne? Tas, ka, viņi tur mēģina negotiētot par to, kurš dabūs kaut kā to naudu. Un tad beigās viņi tur izlem, un es domāju, tā kā, kinda smieklīgi, Un tad beigās, kad tas dārznieks, kad viņu tur saliek rokdzelšos, tur viņš iet uz to policijas mašīnu, un viņš tā kā neko jau nav izdarījis. Un viņi tur laikam tā kā, nezinu, vai nosit, vai ko, vai ne, bet tas kā, te jau tad atkal nevienīgs cilvēks atkal ciet, un tāds, viņš jau nebija pelnījis, viņš jau neko neizdarīja, vai ne? Laskat, kāds tu empāts. Nē, vienkārši tas, ka viss tāds komisks, un pēkšņi, Nosit to garšu. Jā. Okay. Bet tā, interesanti, es tā baigi daudz neesmu redzējis tās filmas, kuras tā kā, kur principā ir tādas īsas filmas saliktas vienā filmā. Es pat nezinu, vai... Interesanti pastīties. Katrs stāsts tāds svaigs, vai ne? Varbūt viens jau ir labāk, tad viens sliktāk, viens labāk. Bet viņi tur viss tādi, man likās tā caurmērā viss tādi ļoti kvalitatīvi, jā. Man likās ļoti labs un precīzs aktieru darbs. Tas arī, jā. Jo viņi tik dabīgi un naturāli visas tās lietas risina, vai ne? Jā. It kā tas dzīvē tas tā notiek, vai ne? Ka mēs tagad sāksim rubīties un beigās tā kā turpināsim epizodi. Kad viņiem tā tas viss ir. Tīpaši tas man šeit kāzās parādās. Kad ir mīlestība, viņi precās, un tad tur atklājās kaut kādas krāpšanas un kaut kas, un tad viņi gandrīz vai viens otru galina nost, un tad atkal ir beigās, es tomēr tev mīlu. Un to visu viņi pasniedz tik naturāli un neliekās tāds uzspēlēts, neliekās tāds pārspīlēts vai kaut kas tāds. Tas jau visas tās īsfilmas, visas tā aktieru spēle tur tāda ļoti dabīga, tāda piezemēta realistiska, kā arī liekas,
tāds, kā teikt, man patīk, kaut kādas filmas, kur tā aktieši spēlē tik precīzi, ka liekas, ka tādu dokumentālo skatītos, ka tas reāli notiek. Jā, tas ir, man liekas, ja tu vari sasniegt to līmeni, tad tu man liekas, tā trāpīs desmitniekā. Jā. Man liekas, viņai šitai filmai toši tas izdevās. Jā. Uzmanējāt vai nē? Wild Tales man obligāta rekomendācija. Tā noteikti rekomendējam, jā. Es domāju, šitā patiks tādiem kino faniem vairāk, varbūt tādam casual skatītājam. Nē, noteikti ir jānostāst, domāju. Es neteiktu, ka viņi ir tādi ļoti intelektuāli, ka tev tur būtu tāds, riktīgi jāsako līdzi, ko viņi katrs saka vairāk. Tas tāds, tu skaties, un viss notiek tev priekšā, un tev nekas baigi nav jāpiedomā. Tas ir ļoti uzskatām, bet tajā pašā laikā baudām. Vismaz priekš maniem. Ļoti labi pateicu. Tātad Nice Guys. Laba filma? Īstenībā jā. Jā. Vēl necik sen noskatījos tāds uz svaigu. Un man daudz kas tur patika. Man patika, man liekas, visvairāk man tomēr patika tieši kinematogrāfija. Es kaut kā varbūt tos jokus tā kā neuztvēru tik, kā saka, baigi rēcīgi bija. Es nezinu, vai tas ir tas amerikāņu humors vai kas, bet tā kā viņi runā, un ir kaut kas paredzams jau. Tāds tā kā gandrīz vai, es jau jūtu, ka šitai viņi pateiks to prikolu. Un tad viņi pasaka to prikolu. Citreiz, ja man kaut kur noķēra, tā kā uz pārsteigumu, tas bija Ryan Gosling, tā aina, kur viņš uz podu sēž, ienāk Russells Crows. Un tad, viņš tur tās durvis cenšas turēt vaļā pistoli, un tu viņam pīp, krīt tur un kroči. Viss bija tāds, tas bija tāds labs spēle. Nē, tā jau tā kā es galvā saprotu to, ka te bija rēcīgi, bet nav tā fiziskā reakcija, ka jāsmējās. Es nezinu, varbūt es esmu kaut kā notrulinājies pa gadiem, ka grūtāk sasmīdināt vai kas, bet tas bija tāds, ko es ievēroju. Jā, nezinu, man liekas, viņa tieši ir tas, kas viņa ir smieklīgi, tāpēc, ka viņa saber to tās ekspektācijas. Jo tu tīpaši pirms tā aina, kur viņš izsidīs to stiklu, lai kaut kur ielaustos, un beigās bez nosiņo līdz nāvē. Jā, ok. Un kaut kā tur prikoli, ka tur to kafiju uzlēja virsū. Nezinu, likās, viņas laika, tev liekas, ka būs viens, un beigās notiek kaut kas pavisam cits. Arī, ka viņi brauc ar to liftu augšā, tur divi čoki, tu atrisinās situāciju, pēkšņi tur visi mirst, viņi tādu fucking davai pistu, mocam lejā. Man likās, tāds ļoti piesātinās ar visiem tiem tā kā. Viņi ir, viņi visu laiku, viņi tādi pančī, viņi tā kā visu laiku tā kā. Īstenībā, ja tā padomā, līdzīgi tā kā Freddy Got Fingered, bet Freddy Got Fingered tur ir vienkārši, tur nav plots, tur nav nekas, un tad vienkārši mauc pēc iespējas vairāk joks pēc kārtas. Te bija tāds tā kā... Te viss saistās kopā vienkārši. Jā, viņam ir saistoši, un viņš nav tāds tīzuls. Rēti bija tāds, ka, varēšu bez šitā iztikt. Jā. Un vispār plots kā tāds, kas tur baigi notiek, ir detektīvs. Viņi abi skatās private investigators, tur kaut kādi. Vienam ir uzdots uzdevums atrast Amēliju, un otrs tagad saņem no Amēlijas to, ka viņu izsako. Jā, lai viņu lai beidz viņu izsakot. Jā, lai liek mierā, un tad viņi abi satiekās. Russells Crows iedod Goslingam pa muti, salauž viņam roku, un tāds liekas problēma atrisināt. Bet tad tur kaut kāda vēl trešā partija parādās, kas ir vispār viss novākt, kas grib nogalināt Amēliju un kas grib nogalināt tos privātu, to Russell Crowe, to privātu investigator tēlu. Un tad tur viss attīstās hausā vienkārši kaut kādā brīdī, kas man likās pats randomākais, ka viņi brauc mašīnā vai ne, un
Goslings tāds saka, tev tūlīt vajadzēs pārņemt, es tāds jūtos nogurs. Un Krols tāds saka, bet tu jau vari braukt bez rokām, tev nevajag kontrolēt mašīnu. Viņš tāds palaiž tāds, wow, jā, šis labs, prikals. Un tad ir kaut kāda, kas tur bita viņam fonā sāk runāt. Jā, mūsdienās vajag grūti lidot ar visu šo piedrazojumu. Jā, tas labi. Ļoti random. Pilnīgi random. Bet, Visi filmi bija tādi ļoti tā kā realistiski, ne? Tā kā nebija nekāda fantastika. Un tāpēc vienā brīdī kaut kāds sapņu sekvence, kurš arī pat kinda atspēlējās, jo tie sapņu sekvencā bija tā kā viņš parāda to pistoli, un pēc tam tāds fuck. Un es arī kaut kad pirmo reizi, kad es skatījos, man bija tāds, pareizi, viņš tā kā nosapņoja to. Man arī paķēra. Jā, tas bija tāds, ka viss saistās. Un es pat teiktu, ka šajā filmā tas plots ir diezgan otršķirīgs. Es neteiktu, ka es baigi sakoju līdzi par katram notikumam. Man bija tāds vairāk tā kā, par tiem tēliem, par tiem jokiem, par to es kaut kā vairāk tā kā sanājos. Jo tur varbūt tas stāsts, ko viņi tur cenšas atrisināt, tā Amēlijas lieta ir diezgan klišejiska varbūt. Kaut kādā ziņā, viņi nav nekas groundbreaking. Lai gan man pat, tā kā labs stulbs, ko izklausās, patīk, ka viņi nošaupīgās pamēr. Bet tā kā vismaz nebija tas safe variants, ka tomēr viņi izdzīvoja. Tas arī, man liekas, tīpaši pirmo reizi skatās, tas tāds gata punch nedaudz, tāds fuck. Viņi tā kā netika pat, tā kā ar visu galā, vai ne? Bet tā kopumā, tā kā tas pats investigations, tur jau nekas tāds nebija, bet tie momenti starp, tur, kad atliek kaut kāds pierādījums tie, man liekas, tie ir rēcīgie. Tur viņi aizbrauc uz kaut kādu māju, kas ir nodegusi. Tur kaut kāds sīkais, tur saka, es varu parādīt savu pimpu, vai tādu. Un visādi šitie momenti, kur viņi kaut kur dodās kopā, ne? Tur, kur tajā pirmajā kaut kādā tajā ballītē, tur tas Goslings peld pie tām nāriņām, vai ne? Vai nolido no kalna un atrod līķi. Tad arī tāds, kas tu pa private investigator, vai ne? Jā, viņi atrod to līķi, viņi pār žogam. Tad viņš vienkārši tusīši kaut kādā vakariņās iekrīt. Es kaut ko papētīju vairāk, zem, kas tur ir par to filmu. Nekas tāds baigi interesants. Russells Crowe gribēja taisīt otro daļu. Vēl bija plānā arī kaut kāds tā kā Nice Girls sequels. Kaut kāds meiteņu prikals, tāds pats. Un par nosaukumu varbūt tā kā pamanīja, bet ir diezgan ironiski, ka nevienā brīdī viņi nav nice guys. Ja tā padomā. Goslings ir, tā kā, tas viņa tēls ir naudas izspiedējis no kodām vecām omītēm. Bet man vajadzēs vēl, tā kā, lai es turpinātu šo lietu. Viņš neko nav izdarījis. Viņš vienmēr tā kā atrada to veidu, kā tika pa naudu. Un Russells Crowe, viņš tur labi beigās, varbūt viņš tur radīmo sev, tu nenogalina to ļaundaru. Bet kopumā viņš tur... Viņš melo, viņš tur izsitējis ritīgākais. Bet šajā stāstā kinda viņi bija labi džeki, vai ne? Tā kā, tur bija vēl sliktāki. Tādā ziņā. Bet man patīk, es nezinu, tā kā viņi tāda baigi... Zin kā varat labi saprast, man liekas, ja vienā filmā ir vēl tā kā vairāki mīmi, vai ne, izveidojušies. Tad, man liekas, ir bijis laba filma. Ir tas free drinks, what do you want? Jā, un es redzēju to, un es tā kā, mana atsitās, man tāds, pagaidi, to es redzēju. Tad man bija tas Leonardo DiCaprio. Šito es kaut kur es redzēju. Jo es to filmu, tikai, es pa viņu biju, pat šeit nebija neko dzirdējis nekad, tikai tad, kad tu rekomendēji, man bija tāds, tā kā, Jo interesanti, jo man liekas, viņi ir tā ļoti kvalitatīvi labs humors, bet viņi arī, kad viņi iznāca, viņi tur tajā box officeā, kinda pat nobombīja beigās, vai ne? Un tāpēc arī nebija nekādi tie sequeli, lai gan tur bija kaut kāds domas, ka ķipa varētu, vai ne? Bet nebija tik milzīgs pieprasījums.
Man liekas, tagad ar gadiem ejot, viņai izveidojas tāds kaut kāds, bez mazliet Freddy Got Fingered, kaut kāds cult following, vai ne? Jo, jā, viņa, man liekas, tāda precīzi, kvalitatīva, viņi zina, kas viņi ir, vai ne? Un viņas to spēlē perfekti. Jā, un kā jau es sākumā ieminējos, man ļoti patīk tas, kā filmēts. Kad tur ir tad garšīgs, tas viss tās krāsas, viss tas lokācijas, viss tāds, jo viņi ir balstīti uz kaut kādiem, sanāk, 70. laikam. Kaut kas tāds, jā. Un var just to vaibiņu, man patīk. Man vispār patīk tāds vairāk old school izskats varbūt. Un šitajā filmā, jā, viņš tāds ļoti labi jūtams bija. Jā, reāli. Goslingi ūsiņas tur. Un kas interesanti vēl par Crowe tēlu, viņš īstenībā esot uzņēmis speciālu masu. Lai viņš būtu vēl būdīgāks, lai viņš vairāk pēc izsitēja. Es domāju, viņš vienkārši palaidies. Jā, godīgi. Man jau tie gadi, zini. Es varu tagad uzēst. Labi. Bet tagad viņš vēl joprojām ir diezgan. Viņš gaida otro daļu. Laikam, jā. Taup sevi. Es domāju, rekomendācija šitam obligāti. Var pastīties tāds. Es vispār, godīgi, es viņu liktu kaut kādā savā all-time top 10, man liekas. Okay. Nu jā, es nezinu, man varbūt tāpēc, ka nebija tas visu laiku, tāpēc es nevaru viņu tik augstu vērtēt, bet kā rekomendācijas viņu var noteikti iedot. Hell yeah. Okay. Go watch that shit. Un tad noslēgumam parunāsim par The Death of Stalin. Ļoti traģiska filma. Jā. Par mūsu valsts līderi. Mūsu laikam. Kurš gāja bojās. Interesanti, ka šī filma nav ne GO3, ne T-tā. Nezinu, kāpēc. Nē, varbūt tiešām tur tās tiesības tur nav, tur nevar dabūt tā, bet... Jo man liekas, visas, ko mēs... Labi, visas nē, bet nezinu, kaut kā lielākā daļa likās šitai ir tāda kinda atpazīstama filma, ja viņa arī būs, bet nebija. Un, bet labi, tas sīkums, par ko ir filma Staļina nāve, ir par Staļina nāvi. Jā, tik arī fundamentāli. Jā, principā par to īso periodu, jā, kad viņš nomira un par tiem pirmajām dienām. Man tā filma attēlo to, ka tas notiek pāris dienu laikā. Es esmu kaut kur redzējis, ka tas viss tās principā ir pāris mēneši. Viņš ir salicis kā pāris dienās, bet kaut kā mēram secīgi tā arī tas ir gājis. Jā. Jā, filma tur vienkārši man patīk jau no paša sākuma. Tas koncerts ir, vai ne? Un tad viņi tur piezvan viņam tas Staļins, vai ne? Un tad vajag atzvanīt. Un tur jau no paša sākuma parādās tas absurdais prikols, kas bija tajā sistēmā visā. Man liekas, ka viss filmas garumā ir tie absurdie kaut kādi notikumi vai tas dialogs, vai kad es neesmu vainīgs, es tikai valsts labā, vai ne? Un man liekas, visur viņš spēlē cauri, kas man liekas, viņi perfekti tur trāpīja tajā visā. Jā, man liekas, ka viņi daudzās lietās trāpa perfekti, bet varbūt tas ir diezgan vienkārši. Ņemot vērā tas, ka tas laiks bija ļoti absurds no tādas puses, ka tagad viens izdomā, ka visi kalpos. Viņam kaut arī it kā tas ir mudināts uz to, ka jā, mūsu, bet mēs redzam patiesībā, nekas tur nebija mūsu, tur bija, viņš bija tāds riktīgais, totalitārais režīms ieslēgts viņam galvā, un tagad viņš būs priekšnieciņš, un pārējiem uz taloniem jādzīvo, un kas, un tas, jā, ļoti absurdi tas viss ir. Un tas, kā jau tu teici, tajā filmā ļoti daudz atklājās. Arī viņa paša nāve. Man liekas, tas bija tā bija tāda ociņa, ar ko sākt to filmu. Kad viņam ir sirdstrieka, viņš tur nomirst un apsarg dzird, bet viņam tāds
nē, iekšā. Tad no rīta, kamēr tur tā mājkalpotāja neiet, tikmēr viens no arī viņu neatrod, ka viņš tur savos mīzelos mētājās un, principā jau miris ir. Jā, viņš, bet tas arī vēsturiski akurāti, jā, es šito atceros, mums kaut mācīja. Bet tas ir ļoti ironiski, man liekas, par viņu, ka viņš beigās nomirst savās čurās, vai ne? Tā kā. Un vēl par tiem, mums vajag izsaukt ārstu. Jā, visi labie ārsti ir vai nu izsūtīti, vai nošauti. Tas nav vairs laba ārsta palikuši. Un tad tur izsauc kaut kādu pensionāru, kurš jau kaut 7 gadus nav ārsts, vai ne? Tur vispār tā diskusija kā tāda. Viņš jau cik tur ilgi mētājas, viņa joprojām. Varbūt mums viņu nemaz nevajag glābt. Kas notiks tad, kad viņš būs dzīvs atkal? Jā, ka viņiem ir pat bail jau, ja viņi redz, ka viņš tur guļ bezsamaņā. Viņi pat tad vēl nesauc ārstu. Mums vajag visiem savākties kopā un pieņemt šo lēmumu. Jā, nevar tā viens izdomās, vai ne? Un par to tev var nošaut, ja tu esi uzņēmies kaut kādu iniciatīvu. Mums vajag komiteju sasaukt un tad vajag vienbalsīgi visu pieņemt un tad var, jā. Tas arī, jā. Tas man šeit vispār par, ne tikai par tā laika politiku, bet vispār kā politika kā tāda, man liekas, parāda, ka zūd kaut kāda cilvēcība ir vairāk tāds, bet kāds būs seks no šī visa? Ko es no šī visa iegūšu? Tas gan, jā. Tas ir, par ko tā filma ir. Un ļoti daudz lietas, kas tagad notiek tajā filmā, ir, kā tu teici, vēsturiski akurāts, ka tur tiešām tas, ko viņi tur atveido, tā tie notikumi arī virzījās. Tā sākuma aina par to, ka viņam to mūziku vajadzēja, ka viņš to ierakstu gribēja. Tā ir taisnība. Viņa nāve, principā, tā arī bija. Par tiem dakteriem arī bija kaut kāds tur kaut kāds termins, pat vesela Wikipēdijas lapa ir par tiem dakteriem, bet tā bija taisnība par to Brežņevu un visu, ļoti daudz, kas taisnība. Un kas vēl man tajā filmā patīk, tas, ka viņi ļoti, tā ikdienišķi uztver to nāvi, vai ne? Arī, jā. Šitos, par šo sākumā šeit tas bija tas Brežņevs, kas izdod tos sarakstus. Ne Brežņevs, bet viņam bija kaut kāds cits vārds. Bet, ok, jā, es tur visu jaucu kopā. Bet jā, es arī viņam, es atceros Hruščovs. Tas bija, laikam, jā. Jo Brežņevs sanāk, viņš bija tā kā filmas beigās. Jā. Bet, viņš tur iedod to lapiņu. Nogalina šito, bet tā, lai viņa sieva redz pirms, tā kā viņš nomirst vai kaut kā tā. Un tad viss kaut kāds tā ļoti vienkārši. Zini, tā kā tur uztais man lūdzu kartupeļus ar malto gaļas mērci, un tad man vajadzēs ūdentiņu padzerties. Tā ļoti vienkārši. Tas jā. Bet tā jau laikam sanāk, ka tā bija. Bet tagad skatoties uz to, pēc fakta, kaut kādā filmā, tas liekas diezgan rēcīgi. Kaut kā pazūd tā sajūta, ka tā realitāte, ka tas tā bija, un tu skaties uz to visu tā, cik rēcīgi. Vienkārši viņi izgaismo to realitāti kādā citā skata punktā. Jo tādu pašu filmu jau var uztaisīt rītīgi dramatisku, bet ka vienkārši ne jau visas lietas var tā parādīt arī ar humoru piesitienu. Bet, man liekas, ja var pieiet šitam no tāda humora aspekta, tad tu skaties un tāds, kā varēja vispār kaut kas tāds notikt, tā sistēma aiziet tik tālu. Ka tas pats čoks, kā tu saki, viņš tik ikdienišķi dala ārā tās nāves, kam ir jāmirst, kas jānošauj. Un viņš pats bija ļoti crazy čoks. Tā kā arī tur teica, viņš tur izvaroja, sievietes, bērnus, tur nogalināja tūkstošiem, es nezinu, cik tur cilvēkus. Un viņš bija, ja ne pat ļaunāks par Staļinu, tajā laikā. Tāpēc jau viņš arī bija tas, sanāk, viņam tas bija tas KGB, vai ne? Un tas bija crazy čoks, jā. Ko es gribētu tā specifiski izcelt ir, casts. Man liekas, ka
tie, kas tur bija salasīti. Pirmkārt, tas, kas atveidoja Staļinu, nu tā kā 1 pret 1. Diezgan precīzi. Izskats ziņā, vai ne? Par tur pārējiem tur tā, bet vairāk tieši par to aktierisko ļoti tā profesionāli un ļoti tā kā bija labi, jo viņi ir tā kā kaut kādi angļu un amerikāņu aktieri, vai ne? Bet es nezinu, jo stērpos tajā settingā un viņi izstījās toši pēc krieviem, vai ne? Tas tā kā man arī likās, tā kā izskatās, nu, toši tagad kaut kādos PSRS laikos. Ko man liekas bieži vien kaut kādu šitās amerikāņu vai angļu filmas, es īsti neatceros, vai šitā sanāk, kur tā bija, bet ka viņi tā diezgan virspusīgi, tur nav precīzi, vai ne? Bet šita viņi reāli precīzi, ir kaut kādas dzīvokļa ainas, vai ne? Tās pašas toaletes, kur augšā tas bundulis ir un tā dekorācijas viss, man liekas, tā kā viņi tur bija uztaisīts tas mājas darbs, lai tā kā, nu var noticēt, jā, ka šis nav prosta filmēts kaut kur ASV, bet man liekas, varbūt viņi pat kaut kādā noteikti bijušajā PSRS valstī vai pat tajā pašā Krievijā ir filmējuši. Nezinu, kur. Jā, tas tik daudz neiedziļinājos, bet man liekas, ka, Krieviju viņš iztur nevarētu. Nu, gan jau, jā, tur... Jā, un... Nu, kaut kādās bijušajās PSRS valstīs tur pie Krievijas kaut kādas, jā, kas... Jo bija viena tā aina, kur, nezinu, vai tas ir uzbūvēts sets vai kur, bet ka viņi gāja pakaļ tam vienam ārstam, vai ne, kurš to sunīti staigāja kaut kādā parkā. Tur bija kaut kādi tie Staļina pieminekļi un tā, un es domāju, tā kā... Bet izstījās diezgan tā kā, reālā vidē. Es domāju, vai tas ir pašā Krievijā, bet man liekas, visur tie Staļina pieminekļi noņem. Es nezinu, ja godīgi, kur... Nē, tas jau vēl bija, tā filma iznāca, kad diezgan jau laika atpakaļ. Tad jau vēl nebija nekāda tur... Bija tā kā konflikts Krievija, Ukraina, bet tad vēl arī Latvijā mums vēl bija, tā kā uzvaras piemineklis. Tad tā filma jau ir diezgan pāris gadi. Jā, viņa kaut 17. gada filma, bet labi, tur jālasa vēsturi, jo es zinu, ka kaut kādā brīdī sāka ļoti tā aktīvi ņemt kaut kādus tos Staļina pieminekļus un tā, jo tad, man liekas, tajā pašā Hruščova laikā, kad, viņš attālinājās un ritīgi un teica, ka tas nebija ok, kas kaut ko darīja. Jā. Bet labi, varbūt tas kaut kur vienkārši uzliks sets. Tieši, tur tas, kas to Staļina dēlu tēloja, tas bija tas bija labs tēls. Bet tā, es nezinu, cik tā kā Cik es dzirdēju, Staļina dēls bija, tā kā viss viņam nebija tur kārtībā. Viņam uzaudzis, tādā kā karalis. Viņš ir tāds arī bija tāds kaut kāds egocentrisks cilvēks. Es domāju, varbūt viņš tāds tomēr ir uzspēlēts tēls, bet viņš strādā. Uz pārējo fonu viņš strādā, viņš izceļās un viņš ir rēcīgs. Kā viņš tur izceļās. Jūs nekad man nenogāzīsiet, un tad, kad viņi tieši met pie zemes, viņš tāds spļauj un apakaļ tos iekāza. Viņš, jo cik es sapratu, viņš pats Staļins arī to savu dēlu, viņš savu meitu tā kā ļoti loloja un izlutināja un tā kā stipri mīlēja, bet to dēlu viņš, tāds bija ļoti raf pret viņu, vai ne? To gan tajā filmā tur neredzējām. Bet tas dēls laikam esot bijis tāds ļoti nekompetents. Viņam ir bijuši kaut kādi amati augsti, vai ne, bet viņš vienmēr viņus ir sačakarējis un nav bijis tāds sakarīgs. Šeit, es nezinu, viņš tiešām īstā dzīvē bija tik kaut kāds stulbs un neadekvāts kā šajā filmā, jo šeit bija tā, kā tiešām tāds, ļoti atšķirīgs no visiem. Bet, nezinu. Jā, interesantie faktiņi laikam ir tas fakts, ka diezgan, tie notikumi, kas tika atveidoti, bija diezgan balstīti uz to, kā bija patiesībā. Ja gribās reāli redzēt kaut kādu absurdu komēdiju par laikiem, kas ir bijuši arī šeit, es domāju, kaut kādiem, kas 40 plus, vai ne, kas ir reāli dzīvojuši tajā laikā bijuši. Tie, man liekas, ļoti varētu relētot un likt tā kā pat vēl vairāk varbūt pasmēties, varbūt raudāt, es nezinu. Bet viņi tāda ļoti laba absurda komēdija par kaut ko, kas bija mums te pašiem nesen pagātnē.
Nu, jāsaprot to, ka ļoti melns humors. Jā, un Arī, jā. Varbūt, ja tas nav tas, kas viņš nebūs tāds. Tad var ļoti apvainoties cilvēki, es domāju. Kā var par šito jokot un visu kaut ko tā, blablabla. Bet tas tāds niša varbūt, kas ne katram piesaista. Bet šito var vajag nostīties. Jā, tad rekomendācija, bet, paši uzņematies risku, jā. Mēs šito pateicām arī par Freddy Got Fingered. Freddy Got Fingered, paši uzņematies risku. Jā. Kaut kādas varbūt fiksās komēdijas, kas nāk prātā, ko var tā iemest. Kaut kāds latviešu arī ir kaut kas smieklīgs. Krimināls Excellence fonds. Limuzīņas Jānis krāsā. Ir rēcīgi. Ir bijuši daudz mēģinājumi, bet vai likās rēcīgi, I don't know. Varbūt kaut ko tu redzēji necik sen, kas bija rēcīgs. Man īstenībā ātri jāuzmet acis. Es nostījos, es nezinu, es jau teicu. Ir tāds seriāls The Righteous Gemstones. Kas tas ir? Tur ir par kaut kādu ģimeni. Zini, ir šitās tā kā kristīgie tie super sludinātāji, vai ne? Jā. Arēnās, kas tur. Pa tādu ģimeni ASV, viņi tur ir super rich un tur ir tādi shenanigans, bet tāds tā kā crazy. Viņš tā kā ļoti iet tālu, vai ne? Bet viņam kaut kāds vairākas sezonas tad tā kā par viņu kaut kādiem piedzīvojumiem var ieteikt, jā. Komēdijas ziņā man neko es tādu baigi neesmu redzējis. It kā The Apprentice, tas par to Trumpu. Es nezinu, vai es kaut kādā epizodē jau ieminējos par to filmu, šeit, ka nē. Bet viņi ir savā ziņā arī rēcīgi, bet tajā pašā laikā diezgan skarba par Trumpu, tā kā, kā viņš tā kā izauga, teiksim, kas viņam palīdzēja. Bija ļoti svarīgs cilvēks viņa dzīvē, un tas bija viņa jurists, kas tā kā viņu tā kā iemācīja, un beigās jau Trumps pilnībā palika par viņu. Un nomet to juristu tā kā novārtā. Viņa bija tāds tā kā, ko tu man te piesienies, un tā kā es jau tagad lielais vecis esmu, tagad tur Trump Towers jau ir uzbūvēts un kas. Un tāda ļoti laba sanāk biogrāfiskā filma. Ja Trumps apvainojās par to, tad tu zini, ka tā ir laba. Tad tā ir taisnība. Un tā ir arī taisnība. Jā. Diezgan viņi tur tā kā... Ja Trumps atnāk tāds, this was a very good movie. The best movie I have ever seen. Tad tu zini, tas kaut kāds fake prikals. Jā. Viņa tāda vairāk biogrāfiskā. Bet vajag neesmu, man liekas, tas Stans Lee, vai kā viņam vārds ir galvenajam aktieris. Sebastians Lee, vai ne? Jā. Viņš bija ļoti precīzi, man liekas, to Trumpu nospēlēja. Es biju domājis, ka būs tā kā vienkārši sūdīgs impression, vai ne? Bet viņš tā kā, viņš ļoti subtle, bet tā kā, man liekas, tur ļoti precīzi nospēlēja viņā. Un Jeremijs Strongs spēlēja to juristu lomu arī ļoti labi. Es nemāku tagad teikt, bet man liekas, ka viņš dabūja, nomināciju viņš šķis dabūja, bet vai viņš Oskaru dabūja tajā gadā, to es neatceros līdz galam, bet jā, tā bija labi. Tas bija tāds labs supporting role filmā. Ne, viņam bija nominācija, man liekas, kaut kas cits uzvarēja beigās. Jā. Kā tad es tā izdomāju par biogrāfiskām filmām ieminēties? Tu varbūt kaut ko zini vairāk. Nākamā epizode tā tad būs tieši par biogrāfisko filmu žanru. Un ir tāda ļoti liela slavenība, ko mēs gan jau ka visi jebkad esam dzirdējuši, un par viņu ir iznākusi filma Michael.
Tagad tas būs tas galvenais, ko mēs apspriedīsim nākamajā epizodē, bet papildus mēs arī esam izvēlējušies kaut kādas savas, neteikšu mīļākās, bet tādas labas biografiskās filmas. Es vienkārši gribēju izvēlēties tādas, kas nav pārāk zināmas, jo baigā jēga varbūt nav runāt par tādām. Tur Bohemian Rhapsody, to jau mēs visi zinām, ka to ir visi cilājuši kā tādu vienu no labākajām, vai tur kaut kāds par Ray, kas bija Michaels. Aizmirst tagad komiķis viņš bija. Kas spēlē Ray? Ray Charles? Jā. Jamie Foxx? Jamie Foxx, vai ne? To mēs zinām kā ļoti labu biografisko filmu. Bet tātad, nākamajā epizodē es no sevīm esmu izvēlējies Erin Brockovich un Green Book. Liekas, tu teiksi, ko es? Es paņēmu Elvisu un Blackberry. Jā. Tā kā varat noskatīties arī, lai varbūt nebūtu spoileri, bet tajā pašā laikā tās biografiskās filmas, tur baigie spoileri nevar būt. Par Michaelu mēs zinām, kas ar viņu dzīvē notika. Bet jā, un kā jau vienmēr atcerieties to, ka varat klausīties gan Spotifyā, gan skatīties Spotifyā. Un ierakstiet kādu komentāru par filmām, ko apspriedām. Ko jūs domājat par Freddy Got Fingered? Vai tas jums bija liels pārsteigums? Es gribētu dzirdēt, kādas cilvēku domas par to filmu. Crazy. Un tas šodien viss. Paldies!